Nu, labdien, sveiciens šahistiem! Sveiciens visiem, kas arī vēl nav šahisti. Klau, tu esi šahists? Dažreiz. O, Dažreiz. Es cik laikam uzspēlēju. Nu, tā reizi mēnesī, varbūt biežāk, varbūt retāk. Un tad periodika man uznākas, paspēlēšu, un tad atkal nē. Un tad kāds, grib uzspēlēt šahu, un tāds, ok. Tā kā kaut kur dažreiz patīk. Jā. nu tad esi. Klausies, tev ir FIDE ID numurs. Nē, tāds noteikti man nav. Labi. Tas Bet ļoti labi. jā, tas ļoti labi. Labi, mums šodien ciemos ir Latvijas Universitātes lektors psiholoģijā Klāvs Ēvelis. Sveiks vēlreiz. Tad, jā. Jā, sveiciens. Bet tu teici, ka tu vēl par sevi gribēsi pastāstīt. Tad tagad vai kaut kad vēlāk? Man pēc tam gan jau var uztaisīt tur visas tās citas tēmas apskatu, un tad jau Ok. mazu monologu. Labi. Tad pirms mēs pāriesim pie tēmas, kuru mēs gribam runāt ar Klāvu, tad Klāvs vēl bišķiņ vairāk par sevi pastāstīs, jo pārējos raidījumu viesus mēs tā kā raibus suņus pazīstam, ja? Es gan nevienu raibus suni nepazīstu personīgi vārdā, parasti viņi ir vienkrāsaini, tur balti vai melni un tā, bet, nu, tas tā. Ok, un jā, šodienas īpašā tēma būs, par ko mēs runāsim ar Klāvu, būs tās īpašības un, nezinu, spējas, kompetences, kas šahistam ir vajadzīgas, lai viņš labi spēlētu šahu, neskaitot specifiskās šaha zināšanas, ja, tur teorija un tā tālāk, ja, tā kā tās lietas. Labi, bet tagad par ziņām. Jā, nu šodien pirmā tēma mums ir Signē visādi šaha sociālās ziņas, visādi sakrājušies jaunumi. Tu Signe, kas mums tur ir? Kultūras jomā. Sociālajās ziņās es parādīšu to bildīti, ko Andris noteikti iemontēs iekšā. Vienu sekundīti. Nu, lūk, tā šaha nedēļa ir grandiozi norisinājusies, un šodien vēl ir pēdējais pasākums. Šaha kafejnīca un šaha teātris, kas solās būt episks. Bet kopumā ir ļoti daudz labas atsauksmes, un sevišķi šajā grāmatnīcā Ex Libris, kas ir iepriekšējais Roberts Buks, kā zināms, tur ir saglabāta visa tā pati aura un atmosfēra, kas bija Roberts Bukors, un nāca cilvēki, piedalījās turnīrā, nāca uz šaha kafejnīcu, un cilvēkiem tiešām patīk, un vairāk cilvēki man ir jautājuši, kad būs nākamais šāds sanāciens priekš normāliem cilvēkiem, kas vēlas uzspēlēt šahu. Vēl jau vairāk par to smadzenes un roka. Vairākiem tas bija kaut kas pavisam jauns, bet amatieru līmenī vai iesācēju līmenī tas esot bijis pavisam jautri, un bija pavisam jautri, jo ir grūti pieteikt šahu un matu, nezinot teoriju, un tad smadzenes saka, kas jādara, un roka mēģina izdomāt. Tā ka tas bija jautri gan iesācējiem, gan amatieriem. Jā, nāciet uz šaha kafejnīcu šodien un uz teātri. Jā, ļoti labi. Jā. Čess, kā tur bija, handbrain, ja? Mēs, starp citu, tieši varam par nākamo tēmu var pastāstīt. Mēs bijām Rudagā, Jūrmalā, ja? Lielupas turnīrā, igadējā festivālā. Starp citu, labi bija norganizēts no tāda viedokļa, ka šogad organizatori vienkārši, vecākus un nepiedarošas personas tur pa gabalu turēja. Tur bija riktīgi parauga turnīrs. Un es biju viens no retajiem treneriem, kas tur atnāca, un man bija baigi neveikli, kas tur viens pats, man tur ļauj tur staigāt, zin kā, pilnīgi neviena nav, visi tika izdzīti ārā. Tā kā baigās uzslavas organizatoriem par to, un jā, vienā brīdī tur jau es dabūju no vecākiem iekšās, jā, ko es tur daru vispār, jā, tur tā kā ļoti pareizi. Tā kā tas bija tāds foršs. Un par hands, brain hand, ja, tur mēs spēlējām ar bērniem, tur bija tas lielais dārza šaks, mēs spēlējām, to brain hand, vai kā tur viņš saucās. Jā, kur viens saka, ar kuru figūru jāiet, un otrs izdomā tieši kuru ņemt, un kur iet, baigi interesantais tāds. Jā, tā kā šaks tur bija. Bet, labi, tas mums ir par Rudagu. Turnīrs mums tur notika, vispār maz turnīru tagad vasarā, bet notika viens ļoti liels turnīrs. Ja, kur piedalījās arī mūsu Nelija. Nelija, kā tev gāja sieviešu čempionātā un kaut kāda skandāliņa varbūt tur bija kaut kāds skandāliņš? Tātad sāksim ar to, ka es izdzīvoju tajā turnīrā, jo turnīrā bija karsti divās ziņās, divos veidos. Bija karsts gan uz galdiņu, bija ļoti aktīvas sarežģītas pozīcijas ar intrigām, ar kļūdām, ar realizācijām un tā tālāk.
un bija ļoti, ļoti karsts. Jūs jau zinat, kad pirms gada Andris atklāja savu grāmatu, prezentēja, tad tur bija, karsts, un tās telpas ir, labi uzsūc to karstumu. Lūk, mēs tajā tieši karstākajā laikā spēlējām. Un tad, kad bija pēdējā diena, tur uzlīja lietas un tāds, tik varētu spēlēt, bet viss turnīrs ir beidzies. Bet īstenībā ļoti labs turnīrs, labi organizēts, patīkama atmosfēra, katra dāma saņēma tur ziedus sākumā, tā teikt, lai kā tev ies, viss būs labi, ja. Bet, par galveno uzvarēja jaunā fidameistara, jau 2-kārtējā Latvijas čempiona Marija Kuzņicova. Un es domāju, ka tas nav liels pārsteigums, bet man liekas, ka ir ļoti patīkami, ka ir jaunas vēsmas Latvijas šahā, sieviešu šahā. Un arī tas tālākais sadalījums varbūt nav, man liekas, pat īpaši tādu pārsteigumu. Tad drīzāk varētu teikt, ka es varbūt no 9. uz 6. vietu pakāpos. Jā. Bet, labi. Bet bija viens patīkams no jaunajām meitenēm, tā Tifānija Vela Jākopsona, tiešām +100 reitingā. Skaista debija viņai pirmo reizi spēlē Latvijas sieviešu čempionātā. Lielisks paraugs tam, ka ir jāspēlē. Malacis šāds skaists reitingu pieaugums un panākums, un viņi arī saņēma to U14 balvu pelnīti. Tālūk. Kuru reizi? Jā, vienīgais, ka viņi ļoti vēl izziņot šis turnīrs. Vēl izziņot turnīru tas jau. Tā kā laikapstākļi, jums redzat laika ziņās Tomam Bricim lasīt, un rīt sāksies Latvijas tur čempionāts kaut kur, tas tā. Vietām. Jā, vietām viņš būs, vietām nebūs mainīgs tur, kas tur. Jā. Klausies, Nelija, Marija, mūsu lieliskā, kuru reizi uzvarēja turnīru? Otro reizi. Man arī likās. Otro. Es negribēju teikt. Jā, un interesanti citiem, kuri klausās un baidās un domā, ka ir pārāk mazi un nevajag sākt, tad interesanti ir tas, ka Marija 2019. gadā, kad viņai bija 9 gadi, viņa spēlēja, viņai bija 17. vieta, un es Wikipēdijā iegāju apstīties, un pēc tam viņai tur, pamazām aug tās vietas, bet tad ilgi viņai bija 6, 8, 6, un tam līdzīgs. Un tad kā pagājuši gadu uzšāva pirmā vieta, tā šogad arī pirmā vieta, bet sāka viņa, ar pirmo sporta klasi, ar pirmajām uzvarām un pirmajām grūtajām neizšķirtiem. Ļoti labi. Klautu zini? Es gribēju iekomentēt, ka tad, kad es savos sociālajos šahā pasākumos runāju ar cilvēkiem vai uzspēlēju, tad viņi saka, ka viņiem bail spēlēt, jo viņiem liekas, ka viņi zaudēs. Un tad es parasti atbildu, ka jābaidās ir spēlēt ar maziem bērniem, jauniešiem un jau padzīvojušiem cilvēkiem, tāpēc, ka šīm kategorijām ir viss pasaules laiks, ko pavadīt trenējoties un spēlējot šāhu. Tie, kas esam mēs, vidusmēra cilvēki, tur noteikti mēs varam pieļaut kaut kādas kļūdas, mums noteikti kaut kas cits tur galvā ir, bet tās cilvēku kategorijas tur bīstami. Jā, Klautu sekoja līdzi sieviešu čempionātam? Nē, es ik pa laikam paskatos kaut kādus turnīrus. Jā, es teiktu, paskatos, bet tas vairāk būs tā, kaut kur ieraugot, un tad pāris dienas paskaties, un atkal. Man tā on and off, man tas interesē, man tas šaks interesē tā ļoti konceptuāli. Man liekas, tas ir kaut kāds ļoti labs piemērs kaut kam, kas ir ļoti ilgi pastāvējis, un tā kā kaut kādā mērā mainās, attīstās, neskatoties to, ka tā pati struktūra, tas laukums un viss tas jau ir identisks jau. Tu noteikti zini, gadu pirmo šāda galdiņu uztaisījies, nē, bet es zinu, ka tas ir diezgan pasen. Un tad man liekas interesanti, kāds viss ir attīstījies, un arī visādi kreativitātes elementi un tam līdzīgi, un, protams, teorijas un tā tālāk, bet tepat laikā tas nav kaut kas tāds, ja mēs paskatāmies jebkuru citu sportu, tur visu laiku mainās vide. Kaut vai, apavi, struktūra, noteikumi. Te tā kā tās lietas ir diezgan statiskas, bet neskatoties to tāpat notiek attīstība. Un tad kāds jautājums ir, kur ir tas kaut kāds beigu variants, kur tā attīstība ir notikusi līdz punktam, kur vairs viņa nenotiek. Un šāds man konceptuāli ļoti interesanti. Tā kā šāds vienmēr kaut kur man galvā kā piemērs. Signe arī zinas lekcijās bieži šādu izmantoja kā piemēru vai kaut kādu punktu pārargumentētu, jo man vienkārši tas liekas tāds ļoti, kā jau pat pasaka pareizi, tāds caurspīdīgs un tāds, es negribu teikt tīrs, bet kaut kas to pusi tāds ļoti tāds smuki apakojams piemērs.
Bet tas ir interesanti, ko tu saki, piemēram, mums atkal pašiem šahistiem liekas, ka turnīri, kādi viņi izskatījās pirms 100 gadiem, un tagad izstāsta, tā kā pilnīgi savādāk, ja, tur viss ir izmainījies totāli, jā. Protams, bet laukums un figūras ir tās pašas. Jā, Andri, un šahu kā turpina pierakstīt, ar pildspēli tā turpina pierakstīt. Tas gan, to mums vajadzētu saglabāt. Tev ir jādod pretiniekam sākumā, un arī, ja tu zaudē, tev viņš ir jāapsveic, pat ja tu nepiekrīti tam. Tā kā tur nekas nav mainījies. Vienmēr sāk baltie. Kāpēc gan varbūt gan baltie, gan melnie varbūt vienojās, ka neizšķirtu. Jā, bet tas pieraksts vienu brīdi likās. Signa. Es tev tieši par pierakstu gribēju prasīt, vai agrāk pierakstīja ar spalvu un tinti? Ar zīmuli. Jā. Cik es zinu. Pildspalvas jau tikai parādās pēc otrā pasaules kara. Labi, ejam uz visinteresantāko tēmu, tāpēc mēs šodien Klāvu pieaicinājām. Tad parunāsim par to. Varbūt ļausim tad uzreiz Klāvam izteikties, un tad mēs varētu pielikt savu sajūtas, kā ir, jo dažiem arī ir kaut kāda arī varbūt izglītība šajā jomā. Bet doma tāda, tad vidēji tā kā cilvēks, kurš sāk mācīties šahu, viņš saprot, ka, lai es kļūtu labāks spēlētājs, lai es sāktu uzvarēt šaha turnīros, man ir jāiemācās šahs. Tad ir šahā mums teorija, tātad ir noteikumi, gājieni, stratēģijas, un tad jau ir visādas nianses, kas mums tur ir jāiemācās, un tad tik nāks rezultāti. Bet īstenībā, paralēli visam tam procesam, mēs redzam, ka jau rezultātus ietekmē, to mēs varam empīriski novērot, mēs redzam, ka šaha rezultāts ietekmē arī cilvēka, nervu sistēmas stabilitāte, vai kāds cilvēks ir, piemēram, vai viņš ir mierīgs vai ļoti impulsīvs visu laiku, tā kā uzreiz jau var paredzēt, kā viņam veiksies šaha spēlē. Tāpat arī, ja tas ir kaut kāds, turnīrs notiek, lielā karstumā varbūt, tad, vai ļoti garš turnīrs ar daudz partijām pa dienu, tad arī jau ir kaut kādi ar šahu zināšanām saistīti faktori, kas ietekmēs viņa rezultātus. Tad mums interesē, Klau, kā tu redzi, kā psiholoģijas pētnieks, un kas ietekmē tad šos te rezultātus visvairāk, un kam būtu jāpievērš uzmanība? Vai kāds tos skatījums? Jā, tas ir tāds ļoti arī pietiekami sarežģīts jautājums, un, protams, šahs ir pētīts arī, es teiktu, es neteiktu īstenībā, ka ļoti daudz, bet, protams, pietiekami daudz. Ir diezgan daudz pētījumu, kur mēs paņemam šaha spēlētājus, tā kā pasaulē paņem šaha spēlētājus, ieliek magnētiskā rezonansē, elektroencefalogrāfā, vis kaut kādās citās tehnoloģijās, kas varbūt konceptuāli nav tik svarīgi pašlaik, bet tas jautājums parasti ir, kas tad padara šo par labu šaha spēlētāju un, piemēram, šo par netik labu? Vai arī kāpēc, piemēram, kādam sanāk labāk iemācīties ātrāk, kādam lēnāk un vis kaut kādas šīs nianses. Un, protams, tas ir diezgan sarežģīts jautājums pēc būtības, tādēļ, ka mēs bieži nonākam pie tā jautājuma, kas ir cēlonis, kas ir sekas, kas vienmēr ir diezgan grūti atšķitināms, jo, piemēram, es pateikšu, ok, ja tu labāk guvi, tu labāk spēlēsi šahu. Tad tas jautājums ir, vai tu vispirms labāk guvi un tad labāk spēlēsi šahu, vai, piemēram, tev ir kaut kāds konkrēts šaha pieredzes turnīri, satraukums un tam līdzīgi, dēļ kādu slikti guvi, kas pēc tam atkal ietekmē tavu sniegumu, dēļ kā tu atkal pārdzīvo un slikti guvi. Un tad, protams, sākot šīs lietas mēģināt sadalīt, tur mēs nonākam pie to, ko mēs zinātnē saukt par metodoloģiju un tam līdzīgi. Bet, aptuveni, lai mēs mazliet sistemātiski par tām tēmām paiet, un nav tā, ka es te sāku izpūst 10 dažādos virzienos, es teiktu, un varbūt to mēs tā mazāk varam runāt, bet konceptuāli, jā, protams, arī, kā tu teici, vai mēs iemācītos spēlēt šahu, mums ir jāpavada daudz laika spēlējot šahu. Un, protams, arī pētījumi apstiprina, ka šaha specifiskās zināšanas visvairāk prognozē sniegumu. Tātad, jo es vairāk spēlēju, jo es vairāk apgūstu teoriju un tam līdzīgi, jo skaidrs, protams, ka tas sniegums būs labāks. Kas, protams, ir loģiski. Kas paliek interesanti, ir tad, kad mēs paskatāmies, piemēram, kā atšķiras kaut kādas šīs
kognitīvās spējas, un tas, ko mēs sauktu, piemēram, par atmiņu, uzmanību, vizuālu, telpisko spēju redzēt paternus, ja tā var teikt, kā, piemēram, tas atšķiras cilvēkiem, kuri ir labi, un cilvēki, kuri ir tādā vairāk iesācēju līmenī šāku spēlētāju. Un tur paliek interesanti, jo, ja mēs skatāmies, piemēram, iesācējus, tad tur arī tādi vispārīgi, piemēram, ja mēs iedod kognitīvos testus, mēs varētu redzēt, ka tam būs kaut kāda saistība ar to, nu, cik tas cilvēks varēs jau sākumā, cik labi spēlēt šahu. Tātad, piemēram, pieņemsim, mēs aizietu pie kaut kādas konkrētas grupas, mēs nomērītu apstrādes ātrumu, atmiņu un tam līdzīgi. Tur cilvēkiem, nu, teiksim, ap 1600–1500 eiro, un mēs redzētu, okay, kādam ir labāk. Kāds ātrāk apstrādā informāciju, kādam ir labāka atmiņa un tam līdzīgi. Un tur mēs ar kaut kādu varbūtību varētu teikt, ka šim cilvēkam arī tajā šahā, piemēram, varētu sākt iet jau labāk. Bet, kā mēs aizjām uz augstāku līmeni, šīs atšķirības sāk pazust. Un tas ir tas, kas ir interesanti, jo tas vienkārši parāda to, ka tā šaha specifiskā nepieciešamība ir tik augsta, ka viņa vienkārši sāk jau atsvērt tās kaut kādas vispārīgās īpašības. Piemēram, ļoti labs pētījums, ļoti patīk, kā viņš tika uztaisīts. Mēs paņemam cilvēkus, kas ir 2000, 2200 eiro un uz augšu, un tad paņemam cilvēkus, kas ir ap 1600, 1500. Un mēs viņiem parādām šaha galdiņu. Mēs parādām šaha galdiņu no reālas spēles. Vidēji cilvēks, kas ir uzsācis tikko spēlēt šahu, nu viņa ir tas reitings aptuvenais, ko viņš tā kā var. Nevis reitings, bet figūru daudzums būs aptuveni 5–6, kas ir tā mūsu vidējā darba atmiņa. Ja mēs paņemam cilvēku, kas ir, piemēram, 2000 un uz augšu reitings, viņš var atcerēties 20 plus figūru izvietojumu. Kas tā kā parāda, ok, nu, ja es esmu profesionāls šaha spēlētājs, man ir ļoti augsta darba atmiņa. Bet, ja mēs šo šaha laukumu saliekam tā, ka tās figūras nav reāli, nu, piemēram, mēs zinām, ka vaidnis, kas stāv uz vienas figūras, vai ne, tā kā viņš nevar stāvēt uz otras krāsas figūras un tam līdzīgi, un tad, ja mēs viņus tur abus uzliekam uz baltajām figūrām, nu skaidrs, ka tā nevar būt reālā spēlē. Un tad tā atpazīstamība, jeb tas, cik daudz figūras var atcerēties, izlīdzinās. Tā kā nav nekādas atšķirības no reitinga un vidējā cilvēka. Un tas vienkārši vien vairāk parāda, ka, lai mēs to šahu varētu spēlēt augstā līmenī, nu, tur notiek tāda ļoti specifiska paternu atpazīšana, kas visbiežāk prasīs pēc būtības laiku. Un tas, ko arī Signe teica, vai ne? Nu, tā kā mēs atrodam cilvēkus, kam ir daudz laiks, un viņi, protams, var ļoti daudz to veltīt. Bet otrs ir tas, ka, protams, ir jāsāk relatīvi agri tādā ziņā, ka mums ir nepieciešams izveidot tās smadzeņu struktūras. Mums ir nepieciešams attīstīt tās smadzeņu struktūras, kas visbiežāk būs laika jautājums. Nu, ko tas nozīmē? Man ir 28, es tagad gribēdams sākt spēlēt šahu, diezgan ātri atdurtos pret sienu. Nu, tātad es atdurtos pret kaut kādu sienu, kas būtu tīri bioloģiska man. Nu, tā kā, ja manas smadzenes vairs nespēja pārstruktūrēties tik ļoti, lai es varētu atvēlēt pietiekami daudz laiku tam šaham, lai man izveidotos tie paterni. Un ir diezgan daudz pētījumu, kas rāda augstākiem šaha līmeņa spēlētājiem ir labāka šī paternu atpazīšana smadzeņu aktivitātes reģionos, vizuāli telpiskā atmiņa un tam līdzīgi. Tā kā viens tas faktors, kas ir varbūt ārpus tīri tās teorijas, bet ko mēs varam pastīties no malas, ir vienkārši ka tas laiks, kas nozīmē, ka mums ir jāsāk relatīvi kaut kādā vecuma posmā, lai mēs varētu paspēt to laiku uzbūvēt šīs smadzeņu struktūras. Jo vecāki mēs paliekam, jo tās smadzenes paliek vairāk cietas. Un tā ir klausies, problēma. Bet labi. Bet kā tu skaties, cik liels svars ir sekojošam faktoram? Ja, piemēram, mēs visi zinām, ka Magnus Carlsens tā kā partijās, tur galotnēs parasti apspēlē pretiniekus, bet lielākoties, tas tāds vispārējais, bet tomēr, un to viņi uzskata arī, protams, par galotņu meistaru un tā tālāk. Bet no otras puses es esmu dzirdējis viedokli, un to var redzēt arī viņas sirdsdarbības ātrumā. Ja, kad mēra sirdsdarbības ātrumu spēles laikā, visiem tur ir 120, 140 kaut kādās situācijās, tām nelietim, visu spēli ir 70. Un otrs vienalga, ja? Un tas taču, viens tu sēdi, spēlē, otrs faktiski skrien un mēģina spēlēt, ja? Un tur jau veidojās, cik liels pārsvars varētu būt tur.
Un tas ir saistīts tieši arī ar to izturību. Es esmu dzirdējis arī, un arī pats, kad spēlēs, tu kaut kādā, tu spēlē varbūt 20 minūtes, tu vari spēlēt ļoti labi. Tad 30, tev jau ir kaut kāds kritums. Un tad 40. minūtē, vai 60. 70. minūtē spēles, ja patīk gara, tad koncentrēšanas spējas jau krītās. Nu, viņas taču nekrītās katram cilvēkam vienādi, proporcionāli viņa saka zināšanām. Cik liela ietekme šiem te faktoriem? Jā, un tāpēc tas, ko es sākumā vienkārši tie mazie ievadā, tie ir tie tādi konstantie, kas tāds konstantas, kur mums vienkārši vajag, kas ir laiks tās zināšanas tam vajadzīgi. Un tad šis ir kaut kas tāds, kas vairāk ir tādā, man arī es te atradu pētījumus šim tagad mazliet pagatavojoties tieši par sirds ritmu. Tātad sirds ritms būtu viens, un otrs būtu šis HRV, kas ir starpība starp sitieniem. Tā tad viņa varijē. Mūsu sirds nav ritmiska. Tur būs 0,9, 0,95 sekundes un tam līdzīgi. Un tas ir tāds indikators nervu sistēmas pielāgošanai. Un tas, ko saka, ka Magnus sēž ar zemu pulsu, tas vienkārši nozīmē, ka viņa tā visticamākais, ja viņa HRV jau arī ir pietiekami augsts, tad tā nervu sistēma spēj pielāgoties tai kognitīvai slodzei. Un kāpēc tas ir svarīgi? Jo, ja tas sirds ritms aiziet virs 130, ko mēs jau varētu raksturot kā tādu diezgan tādu jau viegli līdz vidēju fizisku slodzi, kaut arī viņš sēž, precizitāte sāk kristies. Un tur būs tāda tieša saistība. Jo augstāks tas sirds ritms, jo tā precizitāte, ja kļūdas, cik es pieļauju, tā kā sāk precizitāte kritīsies, kļūdu skaits pieaug. Un kāpēc tas ir svarīgi? Jo, protams, viens ir atkal vecums, liels indikators, pieredze, emocionālā noturība, par ko mēs varam vēl parunāt un tam līdzīgi. Bet otrs vienkārši, cik tavs ķermenis ir fiziski gatavs pacelt šo slodzi. Tā tad arī tā fiziskā forma, kas, protams, mēs esam bioloģiskas būtnes vai ne, bet tā fiziskā forma arī ir svarīga. Ko tas nozīmē? Ja manam ķermenim ir labāka tā fiziskā spēja noturēt šo slodzi, tad, protams, mēs varam par to mentālo pusi parunāt, bet tas sirdsritms būs zemāks. Ja viņš ir zemāks, es varu pieņemt lēmumu, kas būs pārdomātāks. Un šis ir atkarīgs arī no laika. Ja, piemēram, tas ir blīčšāks, skaidrs, tur tas laika spiediens ir. Protams, arī uzreiz ir pētījumi, kuri manipulēts ar šo, kā laiks noiet zem 30 sekundēm, zem minūtes, tā arī ritīgi tā kā sāk pieaugt sirds ritms, vai ne, ritīgi sāk pieaugt šī fizioloģiskā reakcija. Un tad vienkārši tā iespēja pieņemt riskantāks, ļudēnāks lēmumus pieaug. Ko mēs darām? Mēs to trenējam, vai ne? Uzreiz precizējums, lai skatītājiem un arī mums būtu skaidrs, bet tu vari apgalvot, ka lielāks sirdsdarbības ātrums noteikti vai, pārliecinoši izraisa lielāku kļūdu daudzumu šahā, un mazāks sirdsdarbības ātrums palīdz neizdarīt lielāku kļūdu daudzumu šahā. Ir tur sakarība? Tur ir sakarība. Tas nenozīmē, ka viņa visiem būs novērojama, bet tas nozīmē, ka grupas līmenī, ja sirdsritms ir virs 130, kļūdu skaits sāk pieaugt. Precizitāte sāk kristies. Tur būs tieši saistība. Viņa nav 1:1, vienmēr ir izņēmumi, bet kopumā viņi tur ir. Un tad mēs varam parunāt, ja mēs par šo runājam, par to miegu. Un ko dara miegs? Miegs palīdz mums nostabilizēt mūsu nervu sistēmu. Un skaidrs, ka tas ir tiešā veidā arī saistīts ar šo. Piemēram, arī ir pētījumi, ka ja šī miega kvalitāte ir labāka, tas ir saistīts ar FIDE reitinga trajektorijas pieaugumu. Piemēram, mēs paņemam šaha spēlētāju 100, mēs izsekojam viņa FIDE reitingu sezonas griezumā un izsekojam viņa miegu. Mēs redzam, ka tie, kas guļ labāk, viņiem būs tendence, ka tas reitings pieaugs. Protams, ka tas nav vienīgais faktors, tur ir vēl milzīga kopa, bet skaidrs, ka tas miegs ir svarīgs. Bet vēl viena lieta, kas ir, ja mēs esam slikti gulējuši, tā emocionālā noturība arī sāk kristies. Es palieku impulsīvāks, man ir grūtāk pieņemt kaut kādas neadaptīvas situācijas. Piemēram, es aizju uz spēli, man ir kaut kādas ekspektācijas, ko es no šīs spēles sagaidu, kaut kas iet ne tā, ja man ir slikts miegs, tā pielāgošanās sāk kristies. Es uzturu to kā stresaināku, es uzturu to kā kaut ko nepatīkamāku, tas izaicinājums paliek ļoti grūts, tas tiešā veidā būs saistīts ar miegu un ar to pašu sirds ritmu. Tā kā es teiktu, protams, ka tās lietas ir ļoti svarīgas. Jautājums arī ir tāds,
Nu, ja es tikko sāku spēlēt šahu, un es tur varu vienkārši iedomāties sevi, es tagad aizbraucu uz turnīru, protams, ka man būtu ļoti liels satraukums. Nu, man būtu vienkārši ļoti liels satraukums tikai tādēļ, ka es esmu svešā vietā, nu, jeb tā kā kaut kas, kas man ir jauns. Tā kā noteikti arī tīri, nu, es teiktu, mācīt, ja ir ļoti labi mācīties, nu, kā tajās situācijās, tā kā tu jūties, vai nemēģināt saprast kaut kādā apzinātajā līmenī arī varbūt to nervu sistēmu mēģināt tajā brīdī nomierināt. Jo skaidrs, nu, kad nonākot pietiekami lielā uzbudinājumā, nu, tur ir liels risks, ka tās kļūdas un viss sāks vienkārši Jā, nu tur palikt tās metodas droši vien mēs tur nepārunāsim, kā to var izdarīt. Bet taisnība ir, ka tas ir, es lasīju kaut kad savulaik, ka pie noteikta vienkārši tās izdarbības ātruma cilvēkam ieslēdzās tas fight or flight mehānisms, un viņš vienkārši savādāk lēmumus pieņem, un tur rodās tās kļūdas. Un viņš pats nevar pēc tam saprast, kad viņš nomierinās, kā viņš varēja paiet ar bandinieku tur. Nu, tas ir tāds nu, tā kā impulss, nu, tas tāda impulsu kontrole, jo nu, es vienkārši sāku justies nu, tā kā nepatīkami. Nu, tas sirdsritms pietiekami liels, nu, tā kā tu sāc justies tāds, ka tev nav kur likties. Un, ja, piemēram, cilvēks sporto, kur mēs zinām, sports ļoti labs, un par to es varētu runāt gan jau stundas 20 un knapi kaut ko pateikt, bet skaidrs, ka tad tās sajūtas ir arī kaut kas zinošāks. Tātad es kontrolētā vidē sportoju, es jūtu, kā ir dzīvot ar 150 pulsu treniņa laikā. Nonākot šāda situācijā, lielāka pulsu, man tas ir pazīstams, un šis ir svarīgi. Ir svarīgi, ka es pazīstu, kā ir tad, kad ieslēdzas kaut kādā mērā tas fight or flight. Aha, jo šahisti netrenējas ar tādu sirdspulsu. Nu, tas ir tas stāsts. Un, Wow. un tur ir pētījumi, nu, kas varbūt ne tik ļoti šahā, bet, nu, principā, nu, mēs varētu vilkt paralēli starp šahu un e-sportu, bet, nu, skaidrs, tā kā ja cilvēks ir labākā tajā fiziskā formā, nonākot tajā kognitīvi stresainā situācijā, man nav tā, ka, man vecs sirdsritms ārā, man rokas trīc, nu, es zinu, kā tas ir. Protams, cits konteksts, bet es zinu, kā tas ir. Klausies, es sapratu, bet viņi, kam nebija taisnība. Vislabākais treniņš tad ir bullets un blitz. Jo tur vismaz ir stress. Nē, bet tu kaut kādā mērā, nu jā, nu mums ir jāpiedzīvo pietiekami daudz šīs situācijas, bet nu, tai fiziskajai formai ir jābūt, nu, tā kā kaut cik labai šajā kontekstā, vai ne? Nu, jā. Labi, tā, tagad Klausi daudz ko pateicis, tad Signe un Nelija vajadzētu pieslēgties, un tad mēs vēl turpināsim mocīt klāvu. Nu, Nelija, kādi tev pirmie, nu tādi, nu, kam tu tā kā, kas tev ir tāds komentējums? Varbūt Nelijai. Mikrofons. Tev ir izslēgts mikrofons. Tev izslēgts mikrofons. Oi, jā. Paldies. Es ar lielu interesi noklausījos, ko Klaus mums stāsta. Jā, es daudzās lietās piekrītu. Un apliecinājums tam ir tā mana saruna vakar. Es ceru, ka Andris ieliks šo sarunu ar Mariju. Un arī Marijai tas bija jautājums par to, kā tādās situācijās, kas ir stresa situācijas, kurās tu nonāc negaidīti vai neplānoti, ko viņa dara. Un tas tiešām sakrīt ar to, ko Klaus teica, ka tas izdzīvošanas mehānisms viņai bija tas, ka viņa vienkārši maina, viņa turpina vai skaitīt, vai turpina pieturēties pie tā, kas viņai ir atpazīstams. Es to tā izskaidrotu. Speciālais jautājums no Signes. Kas ir tas, kas tev vai nu palīdz fokusēties partijas laikā, vai arī, ja tu esi gadījumā īsti to līdzsvaru, kas tev palīdz atgūt to līdzsvaru partijas laikā? Es vienkārši cenšos domāt kaut kādu instants variants skaitīt, tā kā man palīdz atgūt savu pārliecību, ka es traucu instants topas un iespējas, un tad neskatās to, varbūt nav pats labākais, bet, ka es jau visu kaut ko instantu, tad man atgriež tā pozitīva procesā. Un tā teikt, pat ja tu ieraugi tev kaut kas ir aizgājis ar tā, nevis tu uzreiz tur akīt zaudēšu vai kā, bet tu skaiti variants meklē risinājumu, jo jā. Jā, un kas man vēl patika, ko Klaus teica, un to es arī mēģinu gan pati, gan savam bērnam, gan arī jauniešiem, ar kuriem es kopā strādāju. Miegs, tas ir tik ļoti svarīgs. Un citreiz ir līdz tādam absurdam, ka tu mēģini viņiem iestāstīt, un viņi tā kā negrib varbūt ticēt, bet tas ir pilnīgi paralēli iet ar rezultātiem. Noballēta šaha nakts, nebūs. Pat ja tu pirmo kārtu uzvarēsi, tad noteikti otrajā kaut ko savārīsi. Vai arī pēc tam tev aizies pēc inerces slikts rezultāts.
Jā, miegs ir ļoti svarīgs un arī miers, piemēram. Un tas pārdzīvojums pēc zaudētas partijas var būt. Man tagad ir labs, nevis labs, bet pēdējais labs piemērs, kur man meita tikko spēlēja Latvijas čempionātā, viņa starpā gāja pa 2. vietu. Un pilnīgi uzvarētā pozīcijā, spēlējot tajā dienā, laikam 9. vai 10. spēļu stundu, ja? Tajā pilnīgā karstumā, kur viņai teicēja, ka stāniem svied, viņa vienkārši nolikt vienā gājienā visu pozīciju. Nu, lieki teikt, ka diezgan liels emocijas ir zaudējot to partiju, bet lielākais darbs ir savākties pēc tam, un mums tas izdevās. Jā, viņi iekļuva trīniekā, viņi iekļuva izlasē, bet tas ir tāds visus šos gadus, kopš mums bērni spēlē šahu, tā man ir tāda lielākā skola, ko es turpinu skoloties, augot kopā ar viņu, un mēs mēģinām strādāt pie tā, jo tas ir svarīgākais, kas dod rezultātu. Ne tikai tās atklāsmes un viss pārējais, bet tā psiholoģiskā un emocionālās atbalsts. Jo tie zaudējumi būs, bet tiem zaudējumiem nekādīgi. Bet svarīgi ir, kā tu reaģēsi uz tiem un kā tu izturēsi. Jā, tā kā. Un arī, lai pēc tam traktiem pārdzīvojumiem, lai tu varētu mierīgi aizmigt. Nevis tā, meitiņa, tā, viss pakāsi, ātri gulēt. Viņš nevar aizmigt tas bērns. Jā. Labi. Signe? Paldies. Man 3 lietas uzreiz ir saglabājušās atmiņā. Viens par to paternu atpazīšanu un par to atcerēšanos. Es atceros, ka man atsūtīja pētījumu, ko es izlasīju un iedziļinājos tajā. Un būtībā tas viņiem bija 2 grupas, tie iesācēji šahisti un amatieri vai bišķiņi spēcīgāk kā amatieri. Un viņiem bija jāatrod pozīcijās, kur ir pieteikts dubult šahs, kur ir pieteikts šahs un mats, kur ir vēl kaut kas. Un tie rezultāti krietni atšķīrās tajā brīdī, kad ir tās figūras kā objekti, kad ir noteikta objekta atpazīšana. Nu, mēs visi zinām, kā izskatās online šaha objekts, vai ne, kā izskatās dāma, karalis, lalala. Bet tajā brīdī, kad nomaina to objektu pret burtu, piemēram, dāma nomaina uz Q, un karali nomaina uz K, un zirgu nomaina uz N, nu, kas ir pēc angliskās notācijas, tajā brīdī tie rezultāti ir ļoti līdzīgi. Jo, sanāk, ka tas šahists ir vairāk atpazīstos objektus, un viņam paiet ilgāks laiks iedziļinoties tajā pozīcijā, ja tur nav tas zināmais objekts. Tas, man liekas, arī diezgan interesanti. Nu, un tad no tā attīstās vispār to jautājumu par aklo šahu un kā viņi spēj to iztēloties. Tas liekas interesanti. Tad par Magnusu un viņu zemo pulsu. Varbūt Magnusam ir tā brahikardija. Varbūt viņam ir vienkārši no dabas jau pazemināts sirdsritms, un varbūt tāpēc viņš arī jūtās tik mierīgi. Un es iedomājos, ka tas varētu būt tāds, iedzimts faktors, kas jau ir pēc definīcijas tā pasaka, ka tu tiksi vieglāk galā ar šo. Un, ka es zinu, ka man pašai ir tahikardija, un es visu laiku jūtos tajā fight or flight sajūtā. Klausoties! Ja tu man ir ērti. Signe, man liekas, te ir īstais brīdis, kur ielikt manu vienu jautājumu, kurus nezināju, kur ielikt. Un varbūt tu vari pakomentēt un Klāvs par to, kur tu stāstīji, kur figūras nomaina ar burtiem. Man regulāri cilvēki uzdod jautājumu, un es nespēju viņiem palīdzēt, jo man nav tā. Bet es zinu, ka daudziem ir tā, ka viņi saka, ka ir viņiem milzīga atšķirība starp datorā ekrānu pozīciju un klātienē figūrām. Jā, jo man to grūti saprast, bet kā jums ir, un varbūt Signe vai Klaus var pakomentēt, vai cilvēki ziņoja, ka ir ļoti liela starpība, un ka viņi nevar paspēlēt, un vai var kaut kā palīdzēt šiem cilvēkiem? Klau, lūdzu. Klau, tu zini kaut ko par šādu fenomenu? Es domāju, ka tas ir arī līdzīgi, ko Signe man rādīja, ko mēs runājām, ka tu, piemēram, nomaini tos krāsu fonus un tam līdzīgi. Viens ir vienkārši, cik daudz tu spēlējies, kurā modalitātē. Kad spēlē uz datora, tā tomēr ir konceptuāli 2D bilde. Un skaidrs, ka tā atpazīstamība notiek vieglāk. To principā ir mazāks vizuālais lauks. Es tagad dzīmētu ap savu monitoru, vai ne? Tas lauks ir konceptuāli tāds mazāks. Mums ir diezgan daudz dažādu galdi, lielāki, mazāki, vai ne? Bet dzīvē tā paliek pēc 3D bildes. Un visticamākais tur ir tas, ka
tad, kad mēs vizuāli skatāmies, tad pirmā gada mēs skatāmies citādāk, nu, kā pilnīgi citādāk. Un es domāju, ka, piemēram, redz, tu saki, ka tev tāda problēma nav, tu esi spēlējis gan jau pietiekami daudz, ka tu esi abos divos pavadījis, nu, tā kā ļoti lielu laiku, un tev vienkārši nav nekādas atšķirības. Es domāju, man arī būtu atšķirība, nu, tikai tāpēc, ka es neesmu spēlējis klātienē, piemēram, tik daudz, vai ne, vai nu vispār konceptuāli neesmu spēlējis tik daudz. Un man vienkārši vairāk jāpielāgojas, nu, tīpaši dažreiz figūriņas vēl mazliet citādākas ir, un es vienkārši apzinātāk jāpiedomā, ok, šis bija zirgs, ok, šis bija laidnis, vienkārši jāsako līdzi, kas vienkārši prasa vairāk enerģiju, vairāk domāšanas procesus un tam līdzīgi. Atkal paņemam spēlētāju ar lielāku pieredzi, lielāku reitingu, viss ir automatizēts. Nu tā, viņš vienkārši visu to dara automātiski, jeb šī atpazīstamība notiek, nu tā kā ar knipi sitot. Bet tad cilvēkam, kuram ir tāda problēma, vienkārši būtu jātrenējas vairāk, nu tajā, kur viņam ir, ja, tā kā, nu, fiziskajā. Jā, un es teiktu, nu, ja mēs skatāmies turnīros, es pieņemu turnīros, tie, nu, tā kā šaha galdi ir standartizēti pēc būtības, Jā, vai ne? daudz maz. Nu, jā, nu, tad nu, plus mīnus. Tad visticamākais, nu, spēlēt ar pielāgotu, kas būtu līdzīgs. Nu, tā kā baigi nevariēt to šaha gaudus, jo, nu, mums ir mazie un pašam mājās, nu, tā kā stāv super mazs, vai ne? Tad var paņemt ļoti lielu, un tad man atkal ir jāpielāgojas vairāk. Un tad mēs izņemam ārā to mainīgo, kas ir vienkārši šaha galda variācija. Tā kā klausītāji pērciet 5. Stauntonu mājās ar vinila dēlīti un tad trenēties. Signe, Nelī, jums Man ir ir, šī problēma? Mums tikko bija problēma galva roka sacensībās, ne? Kad cilvēki, kas bija spēlējuši online, viņi atnāk uz šo turnīru, jo viss ir baigi forši. Un tas setups latviski izskatās tāds, ka divi spēlētāji sēž no vienas puses pie viena galdiņa, kopā pie viena galdiņa 4 spēlētāji. Un vairākiem cilvēkiem bija tā, ka viņi apsēžās pie tā galdiņa, nu, tiem, kas ir tā galva, viņi skatās, un viņi saka, ka viņi vispār neko nesaprot. Un tad viņi cēlās kājās, stāvēja un skatījās uz tā galdiņu no augšu, tāpēc, ka tas izskatās vairāk pēc tā, pie kā viņi ir pieraduši online spēlējot. Reizi. Nelī, tev ir šī lieta, jo es nesen neminēšu vārdu, bet es dzirdēju no mūsu viena vecā buka, ja, nu, kas ir tur, nu, zin, vecā paudze, un viņam arī esot tāda lieta. Tev arī tāda ir? Wow. Tā, man ir tikai. Jā, man ir sevišķi Covid laikā, kad šaks nonāca atpakaļ online. Es pirms tam jau arī ļoti sen esmu reģistrējies gan Českomā, un tad līdz tā pieregistrējos. Man pirmie turnīros man bija pat izcili slikti rezultāti, jo tā kā nekas jau nemainās, tās pašas figūras, bet pēkšņi es kaut ko nepamanu, vienkārši elementāras lietas. Un tad otra galējība man bija, tad, kad es pēc ilga pārtraukuma gribēju iznākt ārā, nu, uzspēlēt, es domāju, es patrenēšos online, un tāds labs rezultāts. Es aizgāju pie Alberta uz Muskāču, es neatradu, cik daudz tur zaudēju, bet man bija pilnīgi kauns, es domāju, es nemāku spēlēt, un es runāju toreiz ar Aivaru Laizānu. Viņš saka, ka tā jau ir, to jau nevar salīdzināt, to online šahu un klātienes, jo figūras teik. Un vēl ko es gribēju pateikt par tām figūrām Stauntonu 5. Tad, kad arī man bērns sāk spēlēt, es sapratu, ka viņi kļūst par šahistu. Tas bija pirmais, ko es izdarīju. Es nopirku tieši tādas figūras, kādas ir sacensībās. Jā. Un arī saviem audzēkņiem es vienmēr saku, nu, nopērt, jums ir mājās, katram ir mājās šahs, magnētiskais vai tāds vai šāds, bet pērciet tieši tādas pašas figūras, jo, lai tu pierod, lai tev nav par to jādomā, tu vienkārši jau tev nav jāpēc. Bet zini, kāda man teorija ir, viņa pilnīgi nepārbaudīta, viņa arī tāda empīriska. Es domāju, ka te nav runa par to figūru un ekrānu tikai izvietojumu. Tur ir vēl papildus nianses, kas ir online un kas nav klātienē, un kas ietekmē iespējams šo te, piemēram, tev nav jāpārslēdz pulkstens. Nu, tomēr tāds sīkums. Tu nevari online izdarīt neiespējamu gājienu. Online arī, kad mēs spēlējam, tu sēdi savā mīļākajā krēslā, nevis kādu tev sarūpējis organizators. Tev ir istaba tavējā, ja? Un tas viss, man liekas, tie slāņi, tur viņi tik daudz sanāk, ka es baidos, ka tas nav tikai par to 2D vai 3D. Nu, ka tur viss ir. Tas nav tikai, bet tas ir, jā, tev ir visi ērtie apstākļi, tu ko aizies sacensībām. Piemēram, ja tev ir mājās tādas pašas figūras kā sacensībās, tad tev ir vismaz tā viena cinaps, kas veidoja tavām smadzenēm atpazīst un dod to drošības sajūtu. Jo, piemēram, apgaismojums. Parasti telpas ir pilnīgi cits. Ja kurās sacensībās mēdz būt atšķirīgas figūras, piemēram, Spānijā ir tās plasmas figūras. Nu, tādas, protams, tu pierod. Tu spēlē, pēc tam tu skaties bildēs, bija plasmas figūras. Jo tu biežāk kaut kur un dažādākās vietās esi, tu pierod un vairs jau tā kā mēģini nereaģēt. Bet vienalga ir savas mīļākās figūras, kurām tu labāk noties.
Portugālē ļoti skaistas figūras. Tādas, Nu, re, cak, jā, cak, tas ir cak. Portugāla. Un viens elements, tad, kad mēs spējam klātienē, tas otrs cilvēks sēž pretī, elpo mums Jā, virsū. jā. Kaitina. Aizmirsu pieminēt. Pats tāda maza nianse, vai ne? Un Tāda online sīka Lepo nianse. virsū. Jā, tā kā Jā, iespējams, man tas ir, ir kaut kas ārpus 2D un 3D. Tur ir tiešām visi faktori kopā. Jā, pretinieku man ir faktors taču ir jautājums gigantisks. Lūdzu, jāsaka. Jā, tieši par šo pretinieku faktoru. Pirmdien, kad es runāju par to, kas notiek šahistā, neskaitot to teoriju, man uzdeva jautājumu, jā, vai ir vispār iespējams nomērīt, kas notiek starp diviem cilvēkiem tajā brīdī, kad viņi atrodas pie šāha galdiņa. Labi, noteikti, jebkuru var mēģināt mērīt, vai ne, bet tieši pie tā šāha galdiņa. Kas ir tur termoregulācijā, vai tur sviedri izsitās no tā cilvēka, vai tas acu skats ir uz cilvēku vai uz galdiņu, un vai varētu vispār apzināt tos mērījumus un to datu kopu, ko viens cilvēks otram iedod vienkārši esot klāt, vai pie viena galdiņa. Un tad Iespējams? es atceros, runāju, mazliet nesaistīta tēma, bet konceptuāli ar vienu pētnieku no mūzikas akadēmijas, un tas, ko viņi tur darīja, viņi, piemēram, iedod diviem cilvēkiem instrumentus, uzliek tā kā elektroencefalogrāfu, mērīt smadziņu aktivitāti, un tad tas translējas viņu emocionālajā fonā. Un tad tur tā kā ir gaisma, kas ir zila vai sarkana, un tad viņi tā kā dažādās līmeņos parādās. Un tad tas, ko Signe saka, mēs varētu iedomāties, piemēram, mēs noliekam divus šahspēlētājus, un tā kā mēs mēram kaut kādu pašu sirdsritmu vai elektroencefalogrāfu aktivitāti smadziņu vai tam līdzīgi, un tad mēs jau varētu vēl dzīvējā translēt, vai tas aiziet tādā emocionālajā fonā, ko viņi viens redz no otra. Un tas būtu kaut kas ļoti interesants, jo tad jau mēs skatāmies par to, kā es jūtos par šo spēli, bet kā es jūtos arī par to otru cilvēku. Un skaidrs, kad mums ir, ja mēs skatāmies vismaz cik es sekoju līdzi, vis kaut kādas situācijas, kur ir kaut kādi šie remači un emocionālās spriedzes un tam līdzīgi starp šiem šahspēlētājiem arī, vai ne? Tas būtu interesanti, jā. Būtu tad pareizi tomēr šiem cilvēkiem teikt, kur ir tā populāra frāze, ka jā, es tomēr tas galdiņš internetā un galdiņš klātienē pilnīgi cits, tad būtu tomēr korektāk viņiem teikt, ka tas nav tikai galdiņš, ka tas ir tas viss. Protams, tie ir visi tie apstākļi, un vienkārši mēs aizjām uz turnīru, un tur ir cilvēki citi, un daudz galdiņu, un trokšņi, vai ne? Un tā kā, ja, piemēram, sensorā jutība, cik mājās uzlieku austiņas, nezinu, ieslēdzu tur mūziku, neslēdzu mūziku, man neviens netraucē, tas pats apgaismojums, ko tu minēji, vai ne? Tas viss ietekmē, un vienkārši jāpierod. Ja es varētu Blīca turnīra laikā klātienē klausīties Chemical Brothers, tas, laikam, būtu lielmestars. Jā, klausies, man tāds jautājums. Iepriekš ļoti interesants bija. Mēs šahisti netrenējam šaha, tās zināšanas un arī varbūt tās treniņu partijas mums nav tik saspringtos slodzes ziņā apstākļos, kā mēs saskaramies turnīrā. Un tad jautājums varbūt no sākuma tev, kā tev liekas, vai būtu jēga iet tajā virzienā vispār? Mums trenēties tādos. Es konkrēti, piemēram, labi, tur neimitēsim tur citus apstākļus, bet, piemēram, paaugstinātā sirdsdarbībā trenēties. Es teiktu, tas jautājums gan jau būtu, ja mēs tam mazliet pagrieztu, vai būtu vērts, piemēram, negluži simulēt turnīru, bet, piemēram, uztaisīt kaut kādu konceptuālu turnīru. Es nerunāju par to, ka tur vajag kaut kādu, teiksim tā, rezultātu no tā dabūt, bet tīri nonākt tajā situācijā, kur tās, teiksim tā, ieguldījums pret ieguvumu ir lielāks nekā tipiskā treniņā. Es teiktu, tas varētu būt noderīgi, ja mēs runājam par to emocionālo noturību un impulsu kontroli, vai ne? Tā kā skaidrs, ja es spēlēju treniņā, tā ir diezgan droša vide, es mācos, tur ir viss kaut kas tāds, kas ir, tāds piezemētāks pēc būtības. Piemēram, mēs, uztaisam turnīru, kas ir varbūt tāds turnīrs, kas atkārtojas ik pēc laika, lai vienkārši nomērītu, ka nezinu, kā mums iet mūsu procesā, sezonas griezumā un tam līdzīgi. Tā kā uztaisīt, protams, viņu tā, ka viņš nav tur nescik dienas un neprasa nescik daudz rezultātus, bet vienkārši ieliekot cilvēku situācijā, kas atkal ir drusciņ tomēr pietuvinātāka turnīram un ārpus normas. Tur mēs tad sagaidām pietuvinātus apstākļus, un pietuvināti apstākļi ir labi.
Bet, protams, ir jautājums par biežumu un tam līdzīgi. Tam nevajag būt kaut kam ļoti biežam, bet pietuvināti apstākļi var būt labi, jo viņi vienkārši atkal palīdz tam ķermenim tomēr saprast, kā viņš varētu justies tajā konkrētajā. Ja mēs skatāmies tīri no sirdsdarbības, nu, teiksim tā, vai ir jēga uztaisīt treniņu un iet spēlēt šahu, nu, es teiktu, gan jau vairāk nē nekā jā, jo nu, tur vienkārši būs tīri šis fiziskais nogurums, vai ne? Bet, nu, uztaisīt situāciju, kur ir lielāka mazliet šī spriedze, nu, kas varētu būt tīri kaut kāds ieguvums, rezultāts vai tam līdzīgi, varētu būt interesanti. Jā. Klausies, nu šahā mums ir tā, tas ir arī tajos mērījumos, ko World Chess taisa tajos turnīros, ko var YouTube redzēt, kur visu spēles laiku spēlētājiem ir pulsometrs. Un mēs redzam, ka izdarot gājienu, kad viņš atdod savu gājienu, viņam pulss krītās. Ja? Un pieaug spēlētājiem, kuram jāsāk taisīt gājiens. Un tā viņi tur tā mainās, un, protams, atkarībā no ātruma. Es iespējams domāju, ka tāpēc daudz šahisti izvēlas kā sporta fizisko veidu tenisu, kur ir pēc būtības varbūt līdzīga slodze. Un varbūt arī tas Norvēģu high intensity interval training arī iet uz kaut ko pusi. Vai ir kaut kas tāds, ko tu zini, nu, kas būtu, jā, vēlamāks, un vai tenis tā nav leģenda, un vai tiešām ir kaut kāda sakara? Par tenistu grūti teikt, bet, nu, piemēram, es savu disertāciju arī rakstu par, nu, doktora disertāciju par šīm augstajām slodzēm un kā viņas ietekmē visu kaut kādas smadziņu lietas. Un kas ir tā intensitāte, atkal interesanti, nu, piemēram, tas, ko tu saki, Norvēģu high intensity, kas būtu, nu, 80%, piemēram, intensitāte, vai, nu, es pats eju iegatavēt kā skrienu sprintus, kas ir tā kā tuvu 100%. Tās ir atkal fiziskās aktivitātes, jeb šīs tā kā sporta slodzes, kas diezgan tiešā veidā nervu sistēmu var ietekmēt. Un mēs saprotam, nu, ka šachs ir mentāls lielākoties. Nu, piemēram, ja mēs skatāmies uz e-sportu, tur ir pelīte, klaviatūra, nu, šachs tomēr labi, nu, figūras jākustina, bet kopumā ir mentāls. Un tad, kad mēs runājam par šīm intensitātēm, varētu būt, ka arī, ja es piemēram, nodarbojos ar augstākām intensitātēm, man vienkārši tā nervu sistēma tiek stimulēta, kas varētu būt ļoti, ļoti noderīgi. Nu, jo skaidrs, ka es gribu, lai manas smadzenes ir apasiņotākas, es gribu, lai mani neironi savā starpā komunicē labāk, un, piemēram, nu, arī mani pētījumi, ko rāda, ka, ja šī augstā intensitāte tiek veikta, piemēram, ir tāds neiešu detaļās, bet smadziņu neitrofējas faktors, kas palielinās par 20-25% pēc treniņa, un viņš tā kā veicina, nu, ka tās smadziņu šūnas labāk komunicē. Un, ja es to daru pietiekami ilgi, es ar to sportu palīdzu smadzenēm labāk funkcionēt, nu, būtu īsā versija tam stāstam. Nu, tas varētu būt noderīgi, protams, nu, dzīvē, bet nu, arī šahā. Jā. Nu, man ir viens tāds baigais jautājums. Vēl meitenes, jums ir kāds jautājums? Es sagatavoju vienu tādu. Jautā, Andri, tu izskaties ļoti investēts, un tavas grimases ir tādas ļoti apzinīgas. Nu, jā, ar mani droši vien viegli spēlēt šahu, kad sēžu pretī. Tā. Es šoreiz no organizatoru un no spēlētāju puses. Viena no lietām, par kuru es kā organizators vienmēr esmu centies pievērst vislielāko uzmanību, tas ir gaiss un gaisma telpā. Ja, tā kā, nevienmēr mums tas ir izdevies, bet tomēr. Ja, tad apgaismojums normāls un gaiss, jo nav noslēpums, ja, ka tajā telpā, kurā notiek šaha turnīrs, sēž lielāks varbūt daudzums cilvēku nekā tur, nezinu, kaut kādā konferencē vai kā. Un problēma vēl ir tajā, ka viņi, tā kā tu pats teici, kā kopums vidējais, viņi elpos stipri ātrāk nekā konferences dalībnieki, kuriem varbūt tieši sirdsdarbība krītās ar katru stundu, kamēr viņi sēž. Šahisti viņi tikai pieaugs, kas uzreiz palielinās skābekļa patēriņu. Un cik es saprotu, vienīgais, ko var dalībnieks ietekmēt, jo organizators jau ar gaismu un gaisu kaut ko varbūt ir izdarījis, tas viņš var dzert vairāk ūdeni. Vai cik liela nozīme ir tam, un varbūt es kaut ko palaidu garām šajā tieši aspektā? Es domāju, ka šeit noteikti būtu jāpadomā, ko arī tikko minēja tajā sieviešu turnīra kontekstā, vai tā ir vasara, vai tā ir ziema, vai tās ir ārtelpas, vai tās ir iekštelpas, jo atkal, ja mēs pieņemam, ka pat ja tas sirdsritms uziet pie 110, 120 un ārā ir karsts un tu vēl esi saģērbies žaketē, jo tev liekas, ka vajadzētu tā kā, lai viss ir ļoti, ļoti forši un glauni, tā svīšana jau arī var sākties. Un tad tā rehidrācija, protams, var būt tāda reāla problēma.
Nu, es teiktu, mēs varam, protams, argumentēt, nu, labi, es zinu, ka ir kaut kāda dreskodi kopumā, bet mēs varam argumentēt par piemērotu apģērbu. Vai ne? Nu, tā kā mums vajadzētu būt tā, lai mēs paši jūtamies tā kā optimālā temperatūrā. Protams, ūdens, vai ne? Ļoti laba lieta, gribam padzerties, padzeramies. Es pieņemu, ka es nezinu, vai ir kaut kādi ierobežojumi ar to ūdens daudzumu vai tam līdzīgi, cik jau Ar cilvēki. toaleti ir ierobežojumi, ar Nu, jā. ūdeni nav. Okay. Nē, jā, tad atkal, protams, tas ir kaut kāds šis trade-offs, vai ne? Bet skaidrs, ka tas ir kaut kāds svarīgs faktors. Un es teiktu, it īpaši, kur arī, jā, 9, 8 spēle visa diena, pirmkārt, tīri. Tā kā, ja mēs skatāmies, ir daudz enerģija patērēta kopumā, vai ne? Uzkarājies adenozīms, viss kaut kas, kas mūs padara nogurušākus jau pēc būtības, vai ne? Un tā kā tur, es teiktu, cilvēkam arī pašam jāpadomā, kas viņam strādā. Nu tā, reāli, kas viņam strādā, vai ne? Citiem vajadzēs kaut ko pāriest, citiem vajadzēs kaut ko iedzert ūdeni, nezinu, citiem vajadzēs pastaigāt. Ja? Nu, tā kā es teiktu, piemēram, tāda vienkārša lieta, kas man nāk prātā, ir, tu zini, ka tev ir spēle, ja ir diezgan liels nogurums, vajag pakustēties. Ne? Izejam pastaigāt aplīti, varbūt mazliet ātrāk, vienkārši aktivizējam to ķermeni. Jo skaidrs, ka tas nogurums būs. Un skaidrs, ka tas var būt saistīts kaut ar tiem pašiem laikapstākļiem. Ir karsts, esmu noguris, es zaudēju, es neesmu padzēries, neesmu bijis toaletē. Ja, Skābekļa daudzums asinīs, jā? Ja? Es teiktu, uz to pusi, bet es pat teiktu drīzāk, tā kā mēs vienkārši piekūstam, kas ir normāli, vai ne? Un tad mēs izejam pastaigāties, ir pētījumi, kas rāda, izejam pastaigāt 30 minūtes, mēs jūtamies labāk, vai ne? Mums mazinās arī gan negatīvās sajūtas, kas būtu trauksme un tam līdzīgi, gan arī smadzenēs notiek šī apziņotība, pieauga tāda spēja, es negribu teikt kreatīvi domāt, tas mazliet tālu aizstieps, bet uz to pusi. Tā kā pastaigas būtu viens elements, ko es teiktu, kas labi ietu kopā ar šo nogurumu, vai ne, padzeramies ūdeni un tam līdzīgi. Jo skaidrs, ka tajos turnīros jau ir downtime, kā mēs angliski teiktu, gan jau ir pietiekami liels, vai mēs varētu. It īpaši, ja mēs esam dabā vasarā, varbūt tur blakām ir kāds parks vai, teiksim tā, dabas elements, kur mēs varam izmest mazu aplīti. Tas nāks tikai par labu, es teiktu. Tas nāks tikai par labu, lai to nogurumu mazliet mazinātu. Tad vēl manis jautājums vēl viens par to staigāšanu. Es esmu pamanījis pēdējā, tur laikā, un man tikai tagad sāk salikties viss pa klucīšiem. Man tā šķiet. Pusdienas. Šāha turnīros pusdienu pārtraukums parasti ir neliels. Labi, ka viņi tur iziet ārā, bet es esmu ievērojis, ka man bieži audzēkņi un arī no citiem spēlētājiem es dzirdēju, ka viņi sūdzās, ka pēc pusdienām viņi kaut kā pirmajās partijās vairāk pielaiž kļūdas, tādas, ja. Un es sākumā domāju, kas tas tāds ir, ka izsit no ritma varbūt, tieši pārtraukums, bet pēc tam es sapratu vienu lietu, kas ir mans minējums, bet viegli domāju. Viņi taču aiziet un sēdās ogļu hidrātus un cukurs milzīgā daudzumā. Es nezinu, redzēju cēsīs, kādus viņi kebabus ēda, un pēc 5 minūtēm viņš apēda XXL kebabu, un tad viņam pēc 5 minūtēm un izdara kolas 2, un tad viņam ir jāiet spēlēt šaha partiju. Ja tu tur paņem to asins analīzes, es domāju, ka tur būtu tāds iespaidīgs, tas glikozes līmenis uz to brīdi. Un man radās tāda teorija, ka varbūt, ja ir tāda problēma, ka tu paliec tāds fogī, tad varbūt nevajag ēst ogļu hidrātus un cukurus vienkārši pusdienās šaha turnīra laikā. Ko tu domā par uzturu turnīra laikā? Tāds jautājums. Un vai man šis novērojums viņš vai vispār varētu būt kaut kur tuvu patiesībai, vai tas ir tāds tikai... Tas novērojums varētu būt tuvu patiesībai. Es gan no uztura konceptuāli esmu diezgan tālu, man grūti iet tādā specifikāts, bet tas, ko es varētu teikt, ir, ka tas ir noteikti ļoti atkarīgs no šīs pauzes, ja viņi tiešām ir īsi un pēc tam jāiet spēlēt, protams. Jo, kas notiek, mēs sākam gremot, un tas atkal ir nervu sistēma. Nervu sistēma ir fokusēta sagremot šo ēdienu, tad, protams, vēl visi insulīni un tam līdzīgi neejot detaļās, bet vienkārši tas arī ir stāsts par to, ko tam ķermenim jādara. Un tad, pēkšņi mums vajag ļoti augstu kognitīvo piepūli, jo mums jāiet uz spēli. Ideālā pasaulē, visticamākais, ļoti atkarīgs no cilvēka, protams, ko viņš ēd un kā viņš dzīvo, bet arī tur pastaigāt, kamēr mēs ēdam, vai pastaigāt pēc tam būtu ļoti, ļoti labi.
Mēs palīdzam ķermenim vienkārši sagramot šo ēdienu, vai ne? Un varbūt, es nezinu atkal, cik ir pauzes, bet, nu, iespējams, ka labāk ir sadalīt mazākās maltītēs, piemēram, starp šīm pauzēm, vai ne? Nu, tā kā, jo skaidrs, ka mums vajag to enerģiju, bet, nu, protams, kad iet spēlēt, ka esmu tikko pārēdis, nu, ķermenim ir 2 uzdevumi paralēli, un tas vienkārši paliek diezgan sarežģīti. Un, protams, mēs visi esam to izjutuši. Nu, tāds nogurums rodas, liekas, varētu aiziet, paņemt mazu snaudu, jeb tādu mazu napiņu, vai ne? Un tā kā es teiktu, nu, atkal no organizētības viedokļa man nav tik daudz informācijas, kādas tur tās pauzes un tam līdzīgi, bet, ja mēs skatāmies no tādas, nu, tīri pielāgotības, noteikti ir kaut kas, ko tur var darīt, vai ne? Padomāt, kur var pastaigāt, padomāt, varbūt, nu, kamēr mēs ēdam, cik daudz un tam līdzīgi, nu, tas pats ūdens. Nu, tīpaši, ja mēs runājam par jaunākiem spēlētājiem, tad, nu, gan jau tas ir kaut kas tāds, kur arī var ieviest kaut kādus labākus šos uzvedības paternus, vai viņi vienkārši paši jūtas labāk. Jo viena svarīga lieta, ko es gan gribētu pieminēt, nu, kas man liekas arī ļoti, ļoti svarīgi, nu, vajag jau, lai tas viss process ir izbaudāms. Vai viņš ir patīkams, un arī tas tomēr veicina to, ka es to gribu darīt, vai ne? Es gribu spēlēt šahu, es gribu piedalīties turnīros un tam līdzīgi. Tas arī ies roku rokā ar to emocionālo noturību. Un tā, nu, tā kā mums vajag, lai tas pasākums, protams, tur nāk tā zaudējuma un visas šīs sajūtas, bet nu, mums vajag, lai tas konceptuāli ir kaut kas patīkams. Nu, tā kā, ja es esmu noguris, nepēdis, nepadzēris, neesmu bijis toaletē un tā tālāk, un tad man Andris saka, ka es kaut ko ne tā daru, jā, nu, tad vienkārši man ir tāds, ok, nu, tā kā, kam man šis ir vajadzīgs. Nu, es, protams, novienkāršoju un mazliet iesmeju, bet es domāju, ka tas arī ir svarīgi, un tas iet roku rokā ar kaut kādu, teiksim tā, optimālāku, veselīgāku paternu ieviešanu, vai ne? Kur mēs vienkārši ieviešam kaut kādus mazus rituālus, kas mums pašiem der. Nu, piemēram, varētu braukt uz dabas māju un redzēt, kā es vienkārši staigāju pēc maltītes ar ieliktām austiņām un dažreiz kladīti rokā un pierakstu pētījumu idejas. Un es tur vienkārši staigāšu kaut pusstundu apkārt dabas mājai vai, nezinu, pa 5. stāvu. Man vienkārši palīdz domāt. Man palīdz domāt, un es vienkārši tādā veidā ejot, visu kaut ko uzrakstu, ko es pēc tam tā kā apkopoju uz papīra, vai ne? Nu, tas ir kaut kāds lietas, ko mēs ieviešam savā dzīvē, redzam, ka tas strādā, un tad turpinam to darīt. Nelī, kā tev ēdienas ietekmē? Nu, pusdienas. Nu, es esmu iemācījusies, un es zinu, ko vajag man, es zinu, ko vajag maniem bērniem, un ļoti arī atšķirīgi turnīri, ja? Ir rapids, ir pauze, ir vēl 4 partijas. Latvijas sieviešu čempionātā tu paēdi, tev vēl ir stundu laiks, vajadzēja pastaigāties, viss ir pareizi, bet tev vēl ir 4 vai 5 vai 5,5 stundas. Un, ja tu nepēdīsi pietiekami, tad tāpat laikā, ja tu pārēdīsi, tu vienkārši aizmigsi. Un tad nogulēsi kādu labu taktiku, un varbūt būs nešķiet tā tālāk. Nē, ēdienas un kvalitatīvas ēdienas ir ļoti, ļoti svarīgi. Šokolādes batoniņš, varbūt viņi neēdīs, un nevajag ēst tikai tāpēc, ka tu nopirkt. Bet, ja tev partija ielgs, varbūt tev būs nepieciešams. Ūdens ir obligāts. Ūdens, un par to domāt, ka tev nevis cerēt, ka organizators nopirks vai arī beigsies, un tad viņš būs vainīgs, bet tieši tu pats par to padomā. Nu jā, tas tā kā ir svarīgs, un jā, tad nav daudz ko komentēt. Jā. Nu labi, nu mēs tad izrunājām visas tās lietas, tad sirdsdarbību, miegu, ēšanu, ja, tā kā staigāšanu tur starp partijām varbūt, ja, pusdienu pārtraukumā, ja to kebabu ēd, tad labāk ejot, ja. Tad, jā, vispārējā fiziskā sagatavotība, ūdens dzeršana, tā kā katram tur šeit jāatrod tas savs ceļš, bet es domāju, ka varbūt, es redzu, ka daudziem ir tie pulksteņi, bet es, piemēram, nezinu savu sirdsdarbības ātrumu partijas laikā, man nav tāda pulksteņa bijis. Varbūt tiešām cilvēki var paskatīties un pamērīt un pievērst uzmanību tam, jo es zinu, ka arvien vairāk tam pievērš uzmanību un citiem, man daži bērni, nu, jaunieši ziņo par tādiem iespaidīgiem, nu, sirdsdarbības ritmiem. Un, turnīra laikā jau ka nevar. Nu, Latvijā var, jā, mums vēl nav bijis. Jā, mēs tā kā cilvēkiem neliek ņemt nost vietu. Es uzlikšu, un tad, Andri, tu man raksti, jā? Tā kā, ko man darīt? Un es spēlēšu, un tad atnāk, es tur tā, man sirdsdarbība īstenībā, kas man jādara. Un tad es uzvarēšu.
Es zinu, ka jauniešiem ir ātrāka, protams, vai ne, un tad bērniem bišķiņ, ja, sirdsdarbība. Bet tik un tā, tiem, kam ir pulksteņi, viņi man pēc tam pastāsta, kāds viņiem bija sirdsdarbības ātrums partijas laikā. Es tā, man likās, ka man ir ātrs, bet nē. Klau, jā, nu tad kāds būtu par šo tēmu visu, ko mēs runājām, nu tavs tāds, nezinu, par šahistam, ko tu tā kā novēlētu, kam pievērst uzmanību, jo visas tās lietas, ko mēs pārunājām, viņas jau nav jau nekas jauns, bet kas būtu šahistam tomēr tavuprāt? Es teiktu, varbūt nebaidīties arī pamēģināt kaut ko, nu, tīpaši, nu, tā kā liekas, vai ne, nu, ko tas Klaus stāsta, nu, varbūt man tas nepatīk vai kā. Es parasti saku pamēģināt, nu, pamēģināt iziet tajā pastaigā, pamēģināt pastīties to savu sirds ritmu, protams, ja tas ir iespējams, vai ne. Pamēģināt, nezinu, pamēģināt nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm. Ja? Nu, par to es, protams, runāju lielāko daļu kaut kādās tur sarunās un intervijās un tam līdzīgi. Jo tas jau arī nevienmēr stāsts ir tikai par šahu, protams, nu, šajā brīdī ir, bet nu, vienkārši par vispārīgu kaut kādu dzīvi, vai ne, par kaut kādu, kā mēs funkcionējam, kā mēs jūtamies. Un tas vienkārši var būt kaut kas tāds, kas arī, protams, pēc tam palīdz tajā šaha spēlē. Un tam nevienmēr pat ir jābūt par to, ka es tagad spēlēju labāk. Tas arī var būt vienkārši par to, ka es jūtos labāk. Un tas arī ir pietiekami svarīgi, jo skaidrs, ka visas šīs lietas, ko mēs darām, ikdienas dzīve, šahs, turnīri nāk ar izaicinājumiem. Un es domāju, ka vienkārši pamēģināt kaut ko pamainīt, ja ir nepieciešams, vai pāreksperimentēt ar sevi, var būt ļoti interesanti. Tīpaši, ja mēs to varam darīt kaut kādos turnīros, kur varbūt, kā tu arī minēji, Latvijā varbūt vēl tur nav lielie regulējumi un tam līdzīgi uz kaut kādām lietām, kas varbūt arī ir kaut kāds aspekts, kas var palīdzēt, vai ne? Labi, tad tāds jautājums. Lai saprastu kaut kādas kopsakarības, protams, vajag tur novērojumus. Un ja mēs sākam tur individuālā līmenī, nu, piemēram, šahists pēc turnīra, ideālajā gadījumā viņam ir partijas pierakstītas, un tad viņš viņus analizē specifiskiem tur rīkiem šaha. Un dažreiz mēs treneri tā kā lūdzam audzēkņiem pierakstīt uz veidlapām, piemēram, ik pēc tur kaut kādiem gājieniem pulksteni, ja? Cik rāda pulkstenis, lai saprastu, cik viņš ātri tur tos gājienus izdarīja. Bet kādus pašsajūtas vai fiziskos parametrus vai varbūt pat aprakstīt, varbūt nedaudz pēc turnīra cilvēkam, tu ieteiktu, un tad ir turnīra tas dati, ja? Tur visi rezultāti, un kādus tu ieteiktu šos fiziskos vai emocionālos piefiksēt sev ilgtermiņā, lai atrastu kaut kādas kopsakarības, kas var palīdzēt. Es teiktu, apskatīties, kādas ir sajūtas, jeb tā kā pajautāt sev, kā es jūtos, kad es uzvarēju vai zaudēju. Nu, tā kā tīri vienkārši salīdzināt, vai ne? Jo tur noteikti būs atšķirības, nu, tā kā pašsaprotamas. Bet tur varētu arī būt tas, ka, ja mēs to paskatāmies ilgākā laikā, nu kāds varbūt izmainās. Nu, kāds izmainās, ka, piemēram, zaudēju finālā vai tur esot tālāk vai sākumā. Var vienmēr padomāt, kādas ir manas ekspektācijas par šo spēli, nu, tā kā, ko es sagaidu. Nu, respektīvi, ko tas nozīmē? Esmu liels fans dinamikai, tas parāda dinamiku laikā. Jo skaidrs, paņemot vienu spēli, nu, tur ir diezgan daudz variāciju. Kā es gulēju, vai ne, kā man iet, kas notiek ārpus turnīra un tam līdzīgi. Bet tā, ka mēs pietiekami daudz piefiksējam, kā es jūtos, ja es satraucos, kur es to izjūtu, sirds, rokas, svīšana, elpošana. Nu, kaut kādas šādas lietas var palīdzēt, varbūt saprast, pie kā piestrādāt. Nu, piemēram, ja es tiešām jūtu, ka mans sirds ir ātrs, un to mēs tā kā zinātnē saucam par introspekciju, cik ļoti es varu savus signālus sajust. Iespējams, nu, ka tas ir stāsts par to, ka man vajadzētu varbūt vairāk pakustēties vai tam līdzīgi, vai ne? Nu, tā kā vienkārši vai tā sajūta nav kaut kas svešs, vai, nezinu, es piedzīvoju lielu zaudējumu, un man ir liels, vai ne? Es jūtu karstumu un tam līdzīgi. Bet kā tu to ieteiktu fiksēt? Jo, piemēram, manas sajūtas pēc partijas uzreiz, kad viņa beigusies, vai nākamajā dienā, kad es atceros, nu, radikāli atšķirās. Es teiktu, nu, noteikti pirms pēc. Nu, tīri vienkārši saprast tās kaut kādas lietas, vai ne? Un tad, protams, var, nu, ja ir vēlme, var arī, vai ne, kaut kādu laiku pēc tam. Es teiktu vienkārši, ja mēs skatāmies turnīra ietvarā, gan jau ir svarīgāk, kā es jūtos nu, tajā brīdī un pirms nākamās spēles, nevis kā es jūtos pēc dienas, 2, 3, jo viss jau ir beidzies, vai ne? Nu, jo skaidrs, ka tur ir carry-overs uz manu nākamo spēli. Nu, ja es piedzīvoju kaut ko ļoti nepatīkamu, tas var ietekmēt manu nākamo sniegumu. Un, ja mēs skatāmies to pašu sirds ritmu,
tad, protams, arī, nu, ja mums ir tas pulkstenis, vai ne, mēs varam vienkārši pasakot līdzi, kā viņš atšķiras ilgumā, cik ilga ir spēle, vai ne? Varbūt kaut kāda vasara, ziema, nu, tā kā esmu izgulējies, neesmu izgulējies, vienkārši paskatīties, jo es, piemēram, nu, nezinu, atkal cits piemērs, bet aizjot uz treniņu, ja esmu slikti gulējis un man ir jāskrien tie sprinti, man jau pēc iesildīšanās jūtu pulss ir augstāks un arī, nu, pulkstenis to rāda, nu, vienkārši es zinu, ka jau būs grūtāk. Un tā kā, nu, tad vienkārši tev tas iedod mazliet tādu realitāti, kāpēc tas miegs ir vajadzīgs. Pēkšņi ļoti labs miegs, treniņš daudz vieglāks, vai ne? Nu, līdzīgi ar šahu, labi izguļos, nu, skaidrs, ka tā uztvertais izaicinājums būs vieglāks, neskatoties uz to, nu, ka tā ir tā pati spēle, kura būtu, pat ja es izgulētos slikti, vai ne? Nu, mūsu smadzenes jau interpretē to. Jā. Nu, labi, tad pamazām tad nopaļosimies. Nu, bet beigās mēs tā baigi pa tēmu gājām, bet varbūt kaut ko tev personisku arī var pajautāt. Tad, jā, Klau, kur tevi var satikt ikdienā pa kādiem, tu tur vazājies krogiem varbūt, ja vazājies, ko tev patīk darīt? Mani var satikt, protams, Latvijas universitātē, kur, nu, jā, es arī pavadu lielu daļu laika nodarbojoties ar pētniecību un lasot lekcijas un tam līdzīgi. Kurā mājā tu esi? Esmu EU dabas mājā, tā kā tur arī mani var atrast, staigājot gan pa gaitiņiem, gan tam līdzīgi. Protams, sociālos tīklos esmu redzams, kur visu kaut ko es dažreiz uzrakstu par zinātni, dažreiz par dzīvi un tam līdzīgi. Kaut kādos sporta pasākumos, nu, visu kaut kur jau tā kā es apgrozos. Jā, būtu, ja es nebūtu bijis Itālijā, būtu gan jau bijis Cēsīs šaha festivālā. Jā, bija tāds plāns, bet man bija tieši jābrauc uz Itāliju. Tā kā, man liekas, tās lietas interesantas. Un, jā, nu, gan jau kādā bārā arī man var kaut kur satikt konkrētās stundās, konkrētās dienās, bet, nu, tas tā atkarīgs no nedēļas, teiksim tā. Skaņģerbes kultūras centrā, starp citu, ir sociālajie šaha vakari. Vai tu esi bijis uz tādiem? Tagad ir Nē, es Tur ir neesmu katru otrdienu. Es tā sapratu no kaut kādiem 6 vai cikiem. Un tad, laikam, nākamā nedēļa ir tā otrā otrdiena, kad atkal notiek. Zini, kas būs problēma, ja sākšu spēlēt šahu? Man jau tā nav laika dzīvē. Un tad es vienkārši zinu, tas ir ļoti apzināti. Es to ļoti apzināti nedaru. Es par to esmu domājis vairākas reizes savā dzīvē. Un es vienkārši zinu, ka, ja es sākšu, man gribēsies palikt labākam, man gribēsies ieguldīties, jo man ir tāda personība. Un tāpēc es ļoti apzināti nevaru vaļā šīs durvis. Tāpēc, ka es vienkārši zinu. Ir tas slavenais teiciens, es viņu nezinu precīzi, bet nu, ideja teiciena ir tāda, ka, ja tu gribi izsist savu konkurentu no biznesa vai no kaut kurienes, tad iemāc viņam šahu spēlēt, un tad viņš tā kā... Es varu iedomāties, nezinu, sēdēšu kaut kur un telefonā. Es speciāli to vādi nevaru vaļā, tāpēc, ka man tā kā konceptuāli patīk, un es vienkārši zinu, ka tur vajag daudz laiku. Un tāpēc arī es tā ļoti sistemātiski tikai for fun uzspēlēju tur, un tā ļoti tā kā neiedziļinos tajā tālāk. Tāpēc, ka man vienkārši liekas interesanti. Un vienmēr mums tas visiem ir interesanti, bet interesanti, ka maz runā, bet viņi, laikam, arī procentāli nav izplatīti, bet kādreiz varētu par to parunāt vai palasīt, ir tā šaha arī atkarība. Nu, es zinu 2-3 cilvēkus, kas visu nakti spēlē šahu non-stopā. Viņu partijas skaits ir tā, ka ličusā vai vairs nerāda normāli, ja? Viņš tur, nu, tā kā pārklājās, ja? Tur viņam nav paredzēts. Ja? Tā kā tā tēma arī interesanti ir. Bet, nu, ar to varētu arī nobeigt, tad apsveicam visus šaha atkarīgos. Bet normālos cilvēkus tad aicināsim, varbūt pievērst uzmanību tam, kā viņi jūtas šaha turnīra laikā, piefiksēt varbūt tās emocijas un arī fizisko pašsajūtu kaut kādā, ne tikai līčasā, bet kaut kur, nezinu, pierakstīt kaut kādā bloknotā un tad skatīties ik pa laikam, kā mainās arī tās lietas gadu gaitā, vai tur paliek labāk vai sliktāk, tā kā tāds jauns mērījums varētu būt šahistam, nevis tikai rezultāts. Mums jau tā ir nežēlīgi šahā, rezultātu pieraksta ar 1-0, neatkarīgi no tā, kā viņš gāja tā spēle, piemēram, futbolā, 6-4, kaut ko izsaka tomēr, šahā tu tur nospēlē wildest game ever, tev ieraksta 1-0, nav godīgi. Tā kā tā, labi, paldies visiem, un spiediet subscribe mūsu raidījumam un share
sūtiet e-pastā un klausieties Spotify, bookmarkojiet un visu pārējo. Paldies! Paldies! Thank you.